Juris Kozlovskis. Beidzis arī šo skolu 1981. gadā. Es esmu viens no tiem, kurš pilnīgi līdz pēdējiem brīdim nezināja vispār, kas grib būt, vai droši vien šo to zināja, kas es negribu būt. Un šajā specialitātē augstskolā iekļuvu tikai tāpēc, ka tas bija visvieglāk pieejams tiem sportistiem, kas skolā mācījās, kas skolā gāja, nemācījās un pateicoties kaut kādām līdzdalībām, sacensībās vai kādās skolnieku izlasēs varēja tikt iekšā tur, kur viņi vēlējās. Celtnieku profesija, inženieris celtnieks faktiski bija tajā brīdī vismazāk pieprasītā. Tur bija 5 grupas, tas nozīmē 3 latviešu plūsmā un 8 kopā un 5 krievu plūsmā. Un to uzņemamo skolnieku vai studentu daudzums bija tik milzīgs, ka es tur diezgan brīvi iekļuvu. Un tad, kad es sāku mācīties, tad es sapratu, kad ir baigās dziebas. Es sapratu, ka es neesmu vidusskolā mācījies. Es sapratu, ka es... Kuri priekšmeti bija tie, kurus tu... Protams, matemātika, fizika, tāda pamata priekšmeti, kur laikam kaut kas ģimnāzijā tomēr ir jādara, lai augstskolā studējot kāds būvzinības vai kaut ko tādu, vai tik sarežģīti, vai būtu daudz maz kaut kāds komforts valdīt. Bet sev es biju uzlīdis par mērķi, ja es to reizi esmu sācis, tad arī 5 gados man vajadzētu to izdarīt, un jāsaka jau tālāk, jo arī kaut kā vieglāk tas gāja, un pēc kā 3. kursa jau nebija nekādas problēmas ar mācībām. Jāsaka gan, kad es kaut kā trāpīju tādā laikā un vidē mācīties, kad mēs 3. kursa beigās skaitījām, ar cik cilvēkiem es kopā mācījies, un tajā brīdī es biju mācījies ar 58 cilvēkiem kopā, un ar to, ar ko es skaitīju, tas arī ar mani kopā nebeidz. Tas beidz vēl kāds 4 gadus vēlāk. Tas nozīmē, ka bija ļoti liela mainība un... Milzīga mainība, un no tiem cilvēkiem, kas 81. gadā iestājās, mēs beidzām tikai 2, īstenībā var skatīt, ka 1, jo es nevis iestājos, bet man tur tā kā pielīmē kā sportisti pie tās grupas zīmola klāt. Bet par to, kas man ir noticis, esmu tikai priecīgs, jo es esmu strādājis šajā specialitātē un nevienā citā, un es domāju, ka tā izvēle, kas īstenībā nebija izvēle, bet kas bija tāds dzīves piedāvājums, man tīri labi dara, un es arī šobrīd negribētu nekur citur būt kādas jaunas papildus zināšanas, tā ir būvniecība. Pēc augstskolas uzreiz es strādāju, tad vēl bija tāda norīkojuma uz kolhoziem, un tad man norīkoja uz tādu tālo Rūjenas nostūri, kur bija tāda lauksaimniecības skola, kurā bija arī savu palīgsaimniecību, bet ļoti priecīgs es biju, tur iemācījos braukt ar traktoru mašīnām, mūrēt, apmest un tādas lietas, ko es tiešām nezināju, un kas man liekas ļoti, ļoti svarīgi, lai tā profesija iepatīkās, ir jāapgūst arī šīs profesijas tāda praktiskā puse. Tālāk es 3 gadus īsti nevarēju tajā Rūjenas pusē izturēt, jo tur runā tā kā bez galotnēm un nelieto daudz patskaņas. Un es kaut kad pēc nepilniem 3 gadiem atliku uz Cēsīm un strādāju CSSCO par celtniecību darba meistaru, būvējot tādas nelielas saimniecības, tur stālpus un aizkumu pusē. Vai tas nozīmē, ka tu savos darbos sāki no pašas apakšas, tas ir, strādnieku darbs? Nebija no tas nav nekāds būvdarbu vadītājs? Nē, es biju būvdarbu vadītājs, bet tad, kad man tie vīri, kuri man bija tā kā jākomandē un jāierāda viņām darbus, kad es sapratu, ka es to īsti neprotu, tad man nebija citas izvēles un bija pārliecība, ka man... CSSCO es jau teicu, ko es darīju, un tad bija 90. gada sākuma īstenībā, kad šeit viena valsts beidz pastāvēt, otra valsts... Piedzim šie bērni, kas ir zālē? Un sāk piedzim šie bērni, kas ir zālē, un tad es devos uz kādu ilgāku laiku projām no Latvijas, un ļoti daudz strādāju kādā austriešu kompānijā, ko sauc Volvo System, kas nodarbojās ar ražošanas ēku un inženieru būvniecību. Un tur gan es strādāju tikai un vienīgi tīri praktiski, strādāju ar betonu vēģiem, es strādāju ar metāla vēģiem, es montēju ēkas un pavisam vienkārši, absolūti bez valodas un bez kādām priekšzināšanām mēģināju apgūt to, ko nepārāk sarežģīti cilvēki bez lielas izglītības tur to dara. Tad 90. gadu vidū es iesaistījos vienā Vācijas ārlietu ministrijas subsidētā pasākumā, un ieguvu viņa stipendiju un 1 gadu mācījos Vācijā. Arī prakses brīžos strādājot tajā pašā Volvo System, tikai jau Vācijā. Atgriežoties no klejošanas pa pasauli, es sāku strādāt ģenerāla uzņēmuma kompānijā BKD,
Un tāds nozīmīgākais darbs, tur kaut kur arī bija bildes, ir Ventspils sporta halles būvniecība. Tas bija ietekmīgs, sarežģīts tajā pēc tā laika cenām, tas maksāja vairāk kā 3,3 miljonus latu. Un tas uzbūvēts ir 17 mēnešos. Īstenībā iespaidīgs objekts ar beigās ar dzīvošanu Ventspilī un runāšanu bez galotnēm. Tas to dzīvi atkārtot. Jā. Beidzot, 97. gada rudenī būvēt šo ēku, saņēma piedāvājumu pamēģināt savus spēkus Latvijas bankas naudas glabātavas būvniecībā, un tam arī piekrītu. Un no 98. gada februāra līdz pat 2004. gadam strādāju Latvijas bankā. Šī bilde ir Latvijas bankas naudas glabātava, kuras pildīju pasūtītāju projektu vadītāju pienākums, vēlāk arī bankas būvniecības pārvaldes vadītāju pienākums. Tad tavā pārziņā bija tas, lai šī būve tiktu uzbūvēta? Manā pārziņā bija tas, lai tiktu sagatavot izsoles dokumenti pilnīgi visam 51 iepirkumam, no kā sastāv šī ēka, lai tiktu uzaicināt šī 51 kompānija, un lai 3 gadu laikā tur no tādiem piedražotiem mazdārziņiem būtu 800 kvadrātmetru vieta, kur glabājās visas Latvijas naudas rezerves, kā arī biroja ēka, ko mēs redzam šeit Bezlīgi ielas priekšā. Un pēc 2004. gadā es jau kādu ilgāku laiku cerēju, kad es varbūt varētu kādreiz sesijas strādāt, jo ikdienā braucot uz Rīgu kādas 9 gadus no vietas, kaut kā ļoti palika žēl to 4 stundu dienā. Un likās, vai tiešām, ja 4 stundas pie darba laika pieliek klāt, vai to pašu vai līdzīgi kaut ko nevar izdarīt un nopelnīt sesijas. Un no kā 2004. gada strādāju sesijas, sākumā projektu vadību un būvuzraudzību, un šobrīd esmu Volvo sistēmas CIA valdes priekšsēdētājs, būvējuma ražošanas ēkas un inženieru būvs, kā tas manā stāstā jau vienreiz bija pieminēts.